ceļš uzvarā caur Jēzus Kristus iepazīšanu un paklausību Dievam vārdam. No grāmatas esi uzvarētājs vienmēr. Dievs mums ir devis dzīvību un elpu ar noteiktu mērķi. Viņš vēlējās dzīvot ar mums un mūsos. Viņš ir paredzējis mums pārāku ceļu. Tas ir ceļš Dieva Tēva mīlestībā. Tas ir ceļš Kristus mīlestībā, jo Dievs Tēvs un Dievs Dēls ir iemīlējuši mūs tik ļoti stipri, ka izdarīja visu, lai mēs varētu iziet šo pārāku ceļu kopā ar Kristu, sekojot Kristum un darot visu kopā ar Kristu, vērojot un pamanot to, ko viņš dara, pamanot Dieva pilnīgas darbības un piedaloties tajās, iepriecinot Dievu Tēvu it visā un priecājoties viņā, lai mēs varētu teikt tā, kā ir rakstīts pravieša Jesajas grāmatā 61. nodaļā 10. un 11. pantā. Es priecājos lielā priekā par to kungu. Mana dvēsele ir līgsma par manu Dievu, jo viņš mani ģērbj pestīšanas drēbēs un mani apsec ar taisnības apsegu kā līgavaini, kas sev uzliek priestera cepurei līdzīgu galvas rotu un kā līgavu, kas mirc un lepojas savu aplikto rotu košumā. Jo kā zeme izdod savus augļus un kā dārs liek sazelt saviem dēstiem, tā tas kungs liks zelt taisnībai un slavai visu tautu priekšā. Ceļš vienotībā ar Kristu, tas ir brīnišķīgs ceļš, jo pats Jēzus ir brīnišķīgs. Viņš pārspēj mūsu saprašanu un gaidas. Viņam ir tik skaista sirds mūsu dēļ, lai kopā ar mums ietu pa šo brīnišķīgo ceļu un noietu to mūsos. Kristus atstāja debes godību, atnāca uz zemi, atteicās no daudzām lietām, lai mirtu par mums, un mēs kļūtu par viņa draudzi, viņa miesu, caur ko viņš varētu darboties uz zemes, vadot mūs pa visu mūsu brīnišķīgo ceļu, jo viņš ir ceļš, jo viņš ir brīnišķīgais ceļš. Pāvila vēstule Filipīšiem 2 no 6. līdz 11. pantam. Jēzus Kristus, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Jēzus vārds ir paaugstināts pāri visiem vārdiem, bet caur savām ciešanām Jēzus ir parādījis Dieva taisnību, Dieva žēlastību un Dieva mīlestību pret mums. Kristus varēja tā ciest mūsu dēļ, jo viņa mīlestība pret mums ir tik liela, ka pārspēj mūsu sapratni, bet kuru mēs varam iepazīt vairāk un vairāk mūsu dzīves ceļā un priecāties par mūsu kungu. Vēstulē Efeziešiem 3 no 14. līdz 19. pantam apostols Pāvils rakstīja, kā viņš lūdza par ticīgajiem, lai viņi izprastu Kristus mīlestību. Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ik viena cils debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku. Un, lai Kristus jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu,
un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību. Dievs mums ir paredzējis pārāku ceļu, ceļu kopā ar Kristu, ceļu Jēzu Kristu, nest un izplatīt Kristu, Dieva dzīvību. Tas ir ceļš, kurā mēs varam sardzēt Dieva skaistumu, redzēt viņa varenību un viņa pilnīgus darbus, kā arī piedalīties viņa pilnīgajos darbos. Kad mums ir mērķis izprast Kristu un viņa mīlestību, un kad mēs izprotam viņu vairāk un vēl vairāk, tad mēs pārvaram visas grūtības, visas zemes lietas un visu laicīgo, un vēlamies vēl vairāk izprast Kristu un būt Kristū, kā uz to tiecās apostols Pāvils un rakstīja par sevi vēstulē Filipiešiem 3 no 5. līdz 14. pantam. 8 dienu vecumā apgraizīts no Izraēla tautas, Benjamīna cilts, ebrejs no ebrejiem, bauslības lietās farizejs, savā dedzībā draudzes vajātājs, taisnībā, ko bauslība paredz nevainojams. Bet kas man bija ieguvums, jeb labums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu, jeb kaitējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga, Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, par atkritumiem, lieku, nevajadzīgiem pārpalikumiem, riebīgu, pretīgu, nevērtīgu, nekam nederīgu, nicināmu, veltīgu nožēlojumu, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā, negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata, lai atzītu viņu un viņa augšām celšanās spēku un viņa ciešanu sadraudzību. Tā es pielīdzinos viņa nāvei, cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī manis satvēris Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Apostols Pāvils bija sapratis, cik brīnišķīgi ir iepazīt Kristu, ka pat vēlējās piedalīties Kristus ciešanās, jo savu ceļu Pāvils gāja kopā ar Kristu. Kristus Pāvilam kļuva par vērtību, dārgāku par visu tādā mērā, ka savu pozīciju un stāvokli, ko viņš iepriekš uzskatīja par ieguvumu, viņš sāka uzskatīt par zaudējumu. Kristus kļuva par prioritāti, pašu svarīgāko. Tāpēc apostols Pāvils tiecās iegūt Kristu, tiecās dabūt Kristu, tiecās iepazīt un atzīt Kristu. Tiecās iegūt Kristu kā savu bagātību. Pāvils tiecās iegūt Kristu kā ieguvumu, tiecās būt par Kristus nesēju, tiecās pēc jaunās pozīcijas, būt atrastam Kristū, lai viņš atrastos Kristū un Kristus būtu viņā, lai Kristus varētu izpausties caur viņu. Pāvils saprata, cik vērtīgi un brīnišķīgi iegūt Kristu un pazīt Kristu personīgi. Pāvils saprata, cik brīnišķīgi iepazīt Kristu, ka tiecās iepazīt viņu vēl vairāk. Un mums Dievs ir sagatavojis pārāku ceļu, kurā mēs varam iepazīt Kristu vairāk un vairāk, un caur Kristu izprast Dieva sirdi, darīt visu kopā ar Kristu, mācīties no viņa, kā viņš cieta un kā viņš mīl. Dievs tik ļoti vēlas, lai arī mums svarīgākais mērķis dzīvē ir iepazīt Kristu, klausīties viņā, sekot viņam,
iegūt Kristu, iet kopā ar Kristu vienotībā un būt Kristū. Tie, kas mīl Kristu un viņa patiesību, meklēs viņu vairāk nekā pašus lielākus dārgumus uz zemes. Kad mēs raugāmies uz kungu Jēzu un vēršam savu sirdi uz Dievu, novērojam viņa gaitas un viņa darbus, tad mēs varam ieraudzīt, pamanīt un kopā ar serafiem teikt: Svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cebaots. Visa zeme ir pilna viņa godības. To serafi saka, atrodoties pie Dieva troņa. Jo tuvāk mēs esam tam kungam, jo vairāk viņa godības mēs ieraudzīsim un pamanīsim, ka visa zeme ir pilnā tā kunga godības, ne tikai tā daļa. Pravieša Iesaijas grāmata 6. nodaļa no 1. līdz 4. pantam. Tanī gadā, kad nomira ķēniņš Usija, es redzēju to kungu sēžam uz augsta cēla troņa, un viņa tērpa apakšmala piepildīja svētnīcu. Serafi lidinājās pār viņu, tiem bija katram 6 spārni, ar 2 serafs apsedza savu vaigu, ar 2 savas kājas, un ar 2 viņš lidoja. Tie nemitīgi sauca cits aiz cita šos vārdus: Svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cebaots. Visa zeme ir pilna viņa godības. Sliekšņu pamati trīcēja no sauciena skaņām, un nams pildījās ar dūmiem. Kad mēs pazīstam Dievu un skatāmies uz viņu, mums ir vieglāk viņam uzticēties un pārvarēt grūtības un pārbaudījumus. Kad mēs zinām Dievu un raugāmies uz viņu, mēs viņu pastāvīgi pielūgsim. Dievam tik ļoti patīk, kad mēs no visas savas sirds pielūdzam viņu, pat ja nākas iet cauri grūtībām. Dievs meklē pielūdzējus, kas pielūgs viņu garā un patiesībā, caur Jēzu Kristu, kurš ir patiesība, viņa taisnībā un no svētā gara. Dievs vēlas, lai mūsu dzīves mērķis ir pielūgt viņu. Jāņa evaņģēlijas 4. nodaļa, 23. un 24. pants. Jēzus teica: Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā, jo Tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Dievs mūs ir izredzējis būt par ķēnišķīgiem priesteriem, lai mums būtu šī privilēģija kalpot Dievam Tēvam caur Jēzu Kristu, lai mēs kalpošanā ar Kristu nostiprinātu Dieva valstību Kristus vadībā, lai redzētu Dieva godību un to paustu apkārtējiem. Nav lielāka mērķa dzīvē, kā pielūgt Dievu Tēvu ar visu savu dzīvi un caur viņa pielūgšanu iepriecināt mūsu kungu. Pētera 1. vēstule 2:9. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Dievs mūs ir nošķīris sev, lai mēs paustu, svinīgi pasludinātu, paziņotu, stāstītu par Dieva varenajiem darbiem, par viņa pārākumu, par viņa lieliskām un brīnišķīgām īpašībām, par viņa spēku, skaistumu, krāšņumu, cēlumu, diženumu, jaukiem darbiem, augsto mākslu, par viņa godību, godu, nopelniem, labajiem darbiem, par viņa uzvaru, ko viņš ir ieguvis caur Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanos,
un sludinātu mūžīgo Dieva valstības evaņģēliju par pestīšanu Jēzu Kristu. Bet, lai paustu Dieva varnos darbus, ir nepieciešams ievērot Dieva pārākumu, redzēt viņa godību, pamanīt viņa darbus. Tādēļ Dievs gribēja, lai mums būtu sadraudzība ar viņu, vienotība, tuvība un savstarpējās attiecības. Mūsu dzīves ceļš nevar būt pārāks kā tikai vienotībā ar viņu, viņa cildenumā, kad viņa godība pavada mūs. Psalms 25:14. Tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas. Psalms 16:8. Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Mūsu panākumus ceļā var novērtēt pēc tā, cik skaidri mēs spējam redzēt to kungu, cik labi mēs pazīstam viņa balsi, un pēc tā, cik stipri mēs mīlam viņa tautu. Tāpēc ir svarīgi pielikt pūles, lai izprastu un sasniegtu Dieva mīlestību. Pirmkārt, izdarīt izvēli, ļoti sagribēt. Otrakārt, pieņemt lēmumu, ieplānot laiku priekš tā kunga un viņa vārda. Treškārt, pieķerties darbam, pielikt pūles tā kunga meklējumos, lūgt viņu, lai viņš parādītu viņa mīlestību pret mums, lai mēs vēl vairāk izprastu viņa mīlestību, iedziļināties Dieva vārdos, krāt Dieva vārdu savā sirdī. Četrkārt, neapstāties pusceļā, pielikt pūles līdz galam. Pāvila 1. vēstule korintiešiem 14:1. Dzenieties pēc mīlestības. Tiecieties pēc garīgajām dāvanām, sevišķi, lai jūs varētu pravietot. Pāvila 1. vēstule korintiešiem 12:31. Bet dzenieties pēc vislielākajām dāvanām, un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu. Pārāks ceļš, tas ir ceļš Dieva mīlestībā. Kad mēs pieņemam Dieva mīlestību, paliekam tajā un nododam Dieva mīlestību citiem, kalpojot citiem ar garīgajām dāvanām un kalpošanas dāvanām, lai celtu tuvākos, viņu uzvarai, darot visu Kristus vadībā, dedzīgi tiecoties saņemt dāvanas un dzīvības vārdus no viņa un nodot tālāk kopējam labumam un draudzes celšanai. Pāvila 1. vēstule korintiešiem 14:12. Tā kā jums ir tieksmes pēc garīgajām dāvanām, tad rūpējieties, ka esat bagāti ar dāvanām, ar kurām varat celt draudzi. Dievs mums dod vislabākos apsolījumus, un Jēzus Kristus aizstāv mūsu labāko derību ar vislabākajiem Dieva apsolījumiem. Un šī mūsu aizstāvēšana Dieva priekšā ir Kristus pārākā kalpošana. Vēstule Ebrejiem 8:6. Bet nu viņam ir piešķirta pārāka kalpošana, jo viņš ir labākas derības starpnieks, kas uz labākiem apsolījumiem dibināta. Jēzus Kristus tagad atrodas debesīs, pa labo roku no Dieva tēva un aizstāv mūs. Viņš redz mūsu sāpes un prieku, zina par kārdinājumiem un vēlas mums kalpot pats un caur citiem cilvēkiem, kā arī caur mums kalpot citiem cilvēkiem uz zemes, lai mēs paši, mīlot cilvēkus, vēlētos nodot Kristus mīlestību viņiem ar vēlmi izpatikt tam kungam, darot visu pēc viņa gribas, lai mēs tiektos saņemt dāvanas no viņa un nodot viņa dzīvību citiem. Tas ir tik brīnišķīgi, ka Kristus ar savām dāvanām var kalpot citiem caur mums. Tajā ir pārāks ceļš,
nest Kristu un viņa dzīvību, mīlēt cilvēkus ar viņa mīlestību un kalpot citiem ar viņas sirdi, lai viss un visos ir Kristus, kurš var pilnīgā veidā kalpot caur mums, kad mēs pilnībā pakļaujamies viņam, lai būtu, kā ir rakstīts, kas lielās, tas, lai lielās ar to kungu, lai lielās ar kungu Jēzu, kas valda, kas vada un dod rīkojumus un pavēles, kas izpaužas caur mums, kas atklājās mūsos un kas atspīd. Bet, lai mēs varētu paklausīt kungam Jēzum, ir svarīgi redzēt viņu, vērst visu savu sirdi uz viņu, lai klausītos viņā. Ja mēs redzam viņu, mēs gūsim uzvaru. Ja mēs redzam viņu, mēs negrēkosim. Ja mēs skatāmies uz viņu, tad nenogriezīsimies no šī pārākā ceļa. Pāvila 1. vēstule korintiešiem, 1. nodaļa, no 26. līdz 31. pantam. Raugiet, brāļi, savus aicinātos. Nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo, bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros. Un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas, lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Pateicoties viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. Lai būtu, kā ir rakstīts, kas lielās, tas, lai lielās ar to kungu. Pētera 1. vēstule, 4. nodaļa, 10. un 11. pants. Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam, kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus. Ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir. Ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu. Viņam pieder gods un vāra mūžu mūžos. Āmen. Pāvila vēstule kolosiešiem 1 no 9. līdz 29. pantam. Tāpēc arī mēs, kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai jūs, bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu viņa gribu. Tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga un viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsiet augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsiet Dieva atziņā. Bet viņš savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem. Un jūs ar prieku pateiksieties tēvam, kas jūs darīs cienīgus, dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis sava mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana. Jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu, bet viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv viņā. Viņš ir savas miesas, proti draudzes galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais. Jo visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot viņā, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes.
Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu sava sirdsprāta un ļauno darbu dēļ, viņš tagad salīdzinājis savā cilvēciskā miesā izciesdams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami varētu stāties viņa priekšā, ja tikai paliksiet savā ticībā stipri un nesatricināti un nenovērsīsieties no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kuru jūs esat dzirdējuši. Tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm, un tam arī es, Pāvils, kalpoju. Tad nu es esmu līgsms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzei, kas ir viņa miesa. Viņas kalps es esmu kļuvis pēc tām amata pilnvarām, ko Dievs man devis, lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds, noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad atklāts viņa svētajiem. Viņiem Dievs gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība. Viņu mēs sludinām, paskubinādami ikvienu cilvēku un mācīdami ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristu. Par to arī es cīnos, strādādams viņa varā, kas manī darbojas ar spēku.